Kā dabūt muguru tikpat lielu kā IKEA skapju uz steroīdiem? Es šo muguras treniņu izdomāju specializēt uz one-arm pull-upiem, tāpēc sākam treniņu ar vislabāko mēģinājumu ar one-arm pull-upu. Es savā jaunībā varēju izdarīt one-arm pull-upu, un es izdomāju, es gribētu to vēlreiz iemācīties, tāpēc maucam. Vislabākais vingrinājums, lai to uztrenētu, ir darot ar gumiju. Tāpat kā dzīvē, vispirms mēs sākam ar atbalstu, un tikai tad mēs darām vieni paši. Ja tev dzīvē viss krīt uz leju, centies pretoties, un tas arī ir nākamais vingrinājums negatīvie one-arm pull-upi. Mēs cenšamies pretoties un turamies augšā, cik ilgi vien varam. Nākamais vingrinājums ir baigi feinais, es pats to nesen atklāju. Mēs aizējām pie tās mašīnas, kur tu vari pievilkties ar svaru, un tas tev padara vieglāku. Tāpēc mēs uzliekam tur bišķīt svaru un taisam one-arm pull-ups, un te es rīktīgi jūtu savu muguru. Nobeigsim treniņu ar parasto pievilkšanos. Un aizejot mājās, es pat nevarēju ieiet caur durvīm, jo es biju kā IKEA skapis.